iet? Vai zemes vēl ir mīlestības garšām, kur tu meklē, kā to ziet? Vai var pieskarties Lummalē Montevideo, vai var iepazīties? Šekspīra, Džuleta un Romeo, kas vienmēr kopā ro, kur rokā mīlas lokā, vienmēr kopā ro, kur rokā nāves mokās, vienmēr kopā ro, kur rokā dzīves jokā. Tas nav teātris vai kas, ne nekas, 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 nekas. Labrīt, labs mīl saldās garšas, ko var sajust aptaustīt. Vienmēr vai zemes vai smarsām, vieglāk pievilt nekā sagaidīt. Tev var pieskarties Lummalē Montevideo, to var iepazīties. Šekspīra, Džuleta un Romeo, kas vienmēr kopā ro, kur rokā mīlas lokā, vienmēr kopā ro, kur rokā nāves mokās, vienmēr kopā ro, kur rokā dzīves jokā. Tas nav teātris vai kas, ne nekas, 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 nekas. Kas vienmēr kopā ro, kur rokā Montevideo, vienmēr kopā ro, kur rokā Džuleta un Romeo, uz zemes vai uz Marsām, šo mīlestībās garšam, pat te vienmēr kopā ro, kur rokā mīlas lokā, vienmēr kopā ro, kur rokā dzīves jokā, vienmēr kopā ro, kur rokā dzīves jokā. Tas nav teātris vai kas, ne nekas, 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 pasakas. Cieniet un mīliet mani, skolā būs Jā, Rīga ir svētki, jā, zinu. Nemāku pateikt, bet es neesmu vietējais, bet es zinu, ka svētki tas ir apsveicami. Čiem? Ciha. Jūs no kurienes esat? No Cēsīm. Un kad Cēsīs vispār svētki? Oi, Cēsīs bija. Kad bija? Tas bija pagājuši mēnesi. Jā, bija. Un cik gadu palika? Mums bija 800. Nē, no Rīgu pretendēt nepretendējam, bet apsveicam, kad Rīga nāk mūsu līmenī, турас. Ручку дай, пилспал. Es телефонā pierakstīšu. Не, это все может вам отнять. Man nav pilspalvas. И вы будете вообще без... Do you speak Deutsch vai kā? Sprechen Deutsch. Yes, of course. Nu, papīri iedod. Man nav papīra. Bļads, nu kā tu bez papīra? Kas par lietām? Kas ir noticies? Nu, jums ir noticies. Lai būtu tāds cilvēks, kā Ušakovs, kas rūpējas par Rīgu, kā viņš rūpējas. Rīgai vēlētos novēlēt, lai mazāk dara nelieto legālās narkotikas. Bet agrāk gājām pa parkiem, ja? Pa visi, ja? Aizauts, viss metīrs, viss, ja? A tagad ej. Tu var pilnīgi acis priecējies. Vai jūs nevarētu, teiksim, Rīgu pielīdzināt kā draudzības subjektu, teiksim, gadu ziņā un vispār sadraudzību veidojot kopā? Vai jūs nevarētu to, teiksim, kaut kādu formalizāciju izveidot? Nē, nu varētu, jā. Varētu. Jo es pats kā latviešu puika un cienu, kad Latvijā ir tādi svētki, kad nes tādu spilgtumu Rīgas tādu uz augšu, tad tas ir labi. Kā tu vispār patriots esi, neesi? It kā jau neesi, es no Krievijas. No Krievijas esi? Jā. Kā tevi sauc? Anatolijas. Anatolijas. Tu esi Krievijas patriots? Jā. Es atbalstu Krievu pilsonību. Jā, Ušakov kungs, lūdzu, es dodu, lai viņam veselība būtu. Veselība. Tas ir pats galvenais. Un lai viņam būtu veiksmi. Kā tur Krievijā ar darbiem? Nu, it kā maz maksā Latvijā it kā labāk. Nu tā, ja pārvest rubļos, tad Krievijā labāk. Es no es neesmu No valsts, kuras? No Krievijas. Es cienu latviešu valodu, tāpēc, ka es to izaugu. Es nevaru ciest nacionālistus. Rīgā tur salūts ar muziku skanēja, bijām atbraukuši ar meiteni, tad mums tur patika ļoti. Sveiki, Ilze, ja tu mani redzi, sveiki tev. Es tev mīlu. Gaidīšu ciemos. Činīju kapeiku. Un ko ar tām kapeikām darīs? Es iešu pēc narkotikām. Kādām? Legālām. Kādi svētki? Rīgas svētki.
Pirmo reizi to dzirdu. Vai iedod papīru man? Man nav papīra. Bļēd, vai tad tev nav kaut tolets papīrs? Nu nav, es taču tos papīru nenesēju līdzi. Viņš ar kreisā rokā, jā? Tā labāk? Kāda starpība? Leonardo da Vinci darīja, ko gribēja. Ukrainā man ļoti sāp tie mierīgie cilvēki, kad cieši, viņiem tur nevajadzēja, tā ir politiska, tā, ievirze. Nevajadzēja, kad politika ar politiku kaut ko saskarās, nevajag jaukt mierīgos iedzīvotājus. Война. Jā. Kas ar ko karo? Украина против Украины. Сами себя убивают. Tiekšā. Bet ko jūs šajā sakarā varētu Vladimiram Putinam ieteikt? Oi, man ļoti daudz, kas Vladimiram Putinam pateikt. Es saku, nebāz savu degunu, kur suns nebāž savu rupi neteikšu, jo skatās televīzijas skatītāji, nedrīkst tā rupi teikt. Bet, lai Putins padomā arī par mierīgiem iedzīvotājiem, jo tur cieši arī bērni un veci cilvēki. Kur tagad var vispār nopirkt viņus? Jebkur, kur vajag piezvani dabūs. Vai Vladimirs Putins sevi neuzspiež pārāk daudz? Jā. Izlasīt vari? Redzi? Tā 2639. Šeit ir mans numurs, viss. Jā. Man laiks steigties un visu, ko gribat, uzzināsiet. Kad var zvanīt? Man patreiz telefons grīdlāties. Apmēram 10. Kas jūs tāda esat? Mēs televīzijā. Kā televīzija? Edar TV. Edar TV zem. Ai, tieši jūs? Tad es labāk iešu tur. Es uzprasīju cilvēkam cigareti. Krievu valodā. Un viņš manim pateica, es pateikšu, lai lasa cilvēki no lūpām. Pasakiet, mēs noņemsim nostovā. Jobanais krievs. Kāpēc jūs krieviski jautājāt? Tāpēc, ka viņš tā bija apģērbts. Kā ģērbjās krievi? Tā kā čigāni. Un kā čigāni ģērbjās? Čigāni kā čigāni, tā kā čavēlis, tā arī viņi ģērbās. Sveiciens Vinetei, viņa ir grobiņā. Tas tev. Ielu intervijas Latvijas televīzijas pirmajam kanālam pilnīgi tu esi apnicis. Pilnīgi un absolūti esi apnicis. Un kam to esi apnicis? Es tā ceru, ka jebkuram. 1945. gads ir līdzgaitējošs, teiksim, Eiropas Savienības struktūrai, tagadējā situācijā. Pēc jūs domām? Es atvainojos to. Domāju, man grūti pateikt. Nemākot šo jautājumu atbildēt. Labi. Man ir vienalga, vai tu esi krievs, vai latviets, vai žīds. Vienalga. Lai tu tikai būtu cilvēks. Lai Jēzus Kristus svētī mūsu dārgo Rīgu. Rīdziniekiem novēlu, lai jums būtu sirdīs patriotisks spēks un lai jums būtu svērku gaisotne sirdī. Un lai jums nāk tas svērku gaisotne arī ģimenēs un lai bērni nes to patriotisko spēku Latvijā. Skatieties Edar TV. Edar TV. Un brīvs uzlieciet. Paldies, ko darīs? Braukšu atpūst. Tādu atpūties? Šitā, bējoju. Lai vismaz invalīdiem bišķiņ pensijai pieliek klāt. Es arī pēc tam varēšu sevi pa televizoru ieraudzīt. Arī, jā. Lai visiem būtu viss labi, būtu veselībā. Bija Latvijā. Man bija 45 lati pensija. Ja? Tagad eiro, kā sākās, man ir 64 eiro. Es uz tiem 64, es nezinu, ko man darīt. Es stāvu šitā. Ubagoju. Jūs skatāties Edar TV? Es zinu, kas tas ir. Jūs zināt, jā? Es zinu. Jums nepatīk Edar TV? Tikai lūdzu nefilmēt man. Tā ir dzīves patiesība. Es stāvu ubagoju, lai es varētu izdzīvot. Kāpēc man jādzīvo tik smaga dzīve? Es gribu strādāt. Nav darba. Pusmūžu gados neņem darbā. Mūs ienīst vienkārši. Diskriminē mūsu valsts. Pusmūžu gados cilvēks. Kā dzīvot pasaka? No kā maksā? Maksāja milzīgi. Dzīvo, darba maksā. Es vienkārši cenšos darīt. Valsts nodarbinātības dienestā prasīja, lai dabūtu darbu. Viņiem tas neinteresē. Mūsu stendos rakstīts, ka augstāk par 35 gadiem mēs nespējam apkalpot darbu spējīgas cilvēkus. Ar ko mums darīt pusmūžu gados? Vienkārši ziet zem zemes vai Daugā noslīcināties. Tāda dzīve.
Skatieties jauno kanālu RTV. Kāds skaņdarbiņš saucās? Tur ir 2 samiksēti kopā. Jūs pati miksējat, ja? Nu nē, tas vienkārši man tā kā, es tā vēlēs. Tas ir Līgodam upenēs un Jūriņa prasa smalktī. Es negribu, lai man nevis no cita leņķa. Skatieties EDR TV. Sveiki! Jums nebūtu 1 eiro? Nē. 50 centi? Vispār nesik? Nē. Своей семьи нету, блядь, лезешь в другую вечно, блядь, да? Какую семью лезу? Другую, блядь. Какую семью я лезу, блядь? Мою, блядь. Твою? Да. Это не Хули твоя у тебя своей семья. нету, блядь, роликов Это своих, не твоя блядь. семья, Ты моя, блядь. Твоя? Sveicināti! Jūs iedavāt šodien savu numuriņu te centrāla tirgu, mēs te bijām divi. Jā, lūdzu, solītās, varam runāt, lūdzu. Jā. Kas tur kaut? Jums interesē? Jūs teicāt, jūs pateiksiet mums kaut ko, tā arī nesapratām ko. Jā, kas jums interesē? Jā, jūs teicāt, ka mums kaut ko atņems. Kas atņems, ko atņems? Nē, ja jums pirms tam atcerieties, ja jums kaut kas interesē, ja jums ir kaut kādas problēmas, tad? Jā. Nē, nu mums jau problēma it kā nav. Кирпичом, блядь, Бью нахуй. Не лезь в мою семью, блядь, понял? Не трогай, блядь. Ты чё, хуел? Пошел нахуй. Ты чё, хуел, не? Rīgas Obligāti. Lielākie svētki Latvijā kā nekā galvaspilsētā. Es zinu, Edvards ir no Rīgas, vai ne? Jā. Kādu, nezinu, cik Rīgai gadu paliks. Nesnāk, mēs katru gadu no jautājumu, mums katru gadu cilvēks saka... Piemēram, pagājuši gadu, cik teicu? Bija daudz visādi varianti, kur viens teica 18. Nu, jā, kā jūs Rīgas svētkus vispār svinat šodien, nesvinat? Es esmu apmēram 25 km tagad no Rīgas centra, godīgi sakot. Ko tā? Ko? Kāpēc? Nu, tāpēc teikt, ka ir mana māja, tāpēc. Ko jūs Rīgā darījāt? Nu, pa telefonu nerunāsim tādas lietas, ja? Bet jūs teicāt, ka es jums varu uzdot kaut kāds jautājums, jūs atbildēsiet. Jā. Es domāju, ka jums interesē tas jautājums, ko jūs runājat ar to kungu melnajā tērpā oficiālajā. Jā, kādu mēs jautājumu runājam ar to kungu? А ты не боишься, что я тебе перебью, а? Да переби, блядь. Это твоя семья? Да, ты моя, уверен? блядь. Ты уверен на 100%? Да? Слышь, найди свою, блядь. Найти не можешь, блядь. Un tad viņš atbildēja uz jūsu jautājumu, jūs apmierināt. Un jūs atbildēja uz viņa jautājumu, jūs savstarpēji apmierināt, ja? Jā. Nu, tad reicam, tad dzīvojiet laimīgi. Man liekas, ka 813. Kultūra sen jau tika uzcelt tur pie Sītas. Kāds var nezināt? 2002. gadā bija Rīgai 800, vai ne? Laika. Tad jau sanāk. Sveiciens visām Rīgas sievietēm šajos jaukajos svētkos no manīm, Raiviņa un maniem draugiem, kuri kautrējās fonā noslēpušies, bet jūs viņus gan jau redzēsiet beigās. Beidz pītāt, man slikt no tevi. Nē, zigā parasti, lai to Rīga nekad nepabeidz. Jā, lai viņi nepabeidz, bet lai viņi aug liela un spēcīgi, ritīgi, tad milzīgi. Что, нашел бабу с хатой, блядь, и все нормально, блядь? Никаких проблем? А ты сейчас куда лезешь, блядь? Точно не туда, блядь, да? А куда ты лезешь? Я лезу, куда мне надо, блядь. Я потому что ее люблю, блядь, а я ты. Kādas 3 lietas ir vajadzīgas, lai svētki būtu izdevušies? Pirmkārt, draugi, lai ir līdzās atnākuši. Otrkārt, vajag nedaudz, lai ir ko iedzert. Treškārt, vajag naudu, lai ir par ko iedzert. Edardī, jau. Šodien svētki, zini, ja? Šodien svētku Ušakovs mums uzsauc, tas ir ļoti labi. Mēs nepīpēm spaiks un skatāmies EDR TV! Nu, vajag sievu, vajag bērnus. Un trešā lieta, laikam, draugi, kas atvilkt no tās sievas un tiem bērniem. Bez alkohola nekādīgi, ja? Bez alkohola arī var, nopietni. Bet tā būs tā nedaudz jocīga, man tā liekas. Lai Ušakovs nezog naudu. Kādu labumu viņš dod tas alkohols? Alkohols? Nezinu, kaut kā tur smadzenes atbrīvo laikam no visa tā. Viņas tev ir saspringtas, ja? Nu, brīžiem ir riktīgi tādi biceps izspiežās augšā. Un lai visi brauc uz Saukristiem 23. Kas tur būs? Ušakovs, saka tā nauda, ies tur, kur viņai vajag iet.
Mēs nedzeram alkoholu, skatāmies Edar TV. Jā, Edar TV, tas ir raidījums vienkārši. Tiem, kas nedzer alkoholu. Tas der vienkārši, jā. Ar ko tu viņu sasprindzini? Sasprindzinu ar domāšanu. Šodien ir 16. augusts, Rīgas svētki, un mēs turpinām translāciju no Krāsmalas. Sveiki! Sveiki! Man vispār superīgi. Šie ir vislabākie svētki, kādi ir bijuši. Kāda Obelē svētki nav forši? Nu, tur ir, bet tur mazākā skaitā. Tā ir plašāka pilsēta, tomēr galvaspilsēta. Kādas ir 3 galvenās lietas, lai svētki izdotos? Pirmais, lai nebūtu lietas. Tas ir, ņemot vērā mūsu specifiku, ir svarīgi. Tas ir meitenes, mūzika un dejas. Otrais, lai visiem būtu labs garās stāvoklis pie tā cilvēkiem mūsu jau, ar šo mums visi ir kārtībā. Trešais, labi organizatori un komanda, kas mums strādā, ir forši. Ja 1201. dibināta, tad ir kaut kādi pāri 800. Man ir paslikti ar matemātiku. Jūs varat pateikt 3 svarīgākās lietas, kas ir vajadzīgas, lai Rīgas svētki izdotos? Cilvēkiem nauda. Pensionāriem. Mūzika. Lai Rīga turās, lai ekonomika aug, ostā attīstās, nelietojiet alkoholu, nepīpējiet un skatieties Edar TV. Labs noskaņojums. Jā. Mūzika laba un pareizie jautājumi. Šitas priekš kam ir vajadzīgs? Šitais, nē, to nevajag. Tas ir likuma pārkāpums. Jūs teicāt, ka jūs izgriezīsiet ārā. Tas jau taču nav likuma pārkāpums, taču to taču var veikalā legāli nopirkt. Šodien, var, drīkst, Bet nav ieteicams, uzreiz sāk. Tā nav reklāma, bet nav ieteicams. Alkoholu nevajag dzert, var arī savādāk kaut kāda veida izklaidēties, un jūsu televīzija ir vislabāk. Labu apetīti, priecīgus svētkus! Paldies! Labu apetīti, priecīgus svētkus! Labu apetīti, priecīgus svētkus! Paldies! Lūdzu! Priecīgus svētkus! Priecīgus svētkus jums! Jā, priecīgus jums arī! Priecīgus svētkus! Jums tāpat! Priecīgus svētkus! Jums arī! Priecīgus svētkus! Jums arī! Priecīgs mums svētkus! Paldies! Priecīgs mums svētkus! Jā, paldies! Priecīgs svētkus! Paldies! Priecīgs svētkus! Paldies jums arī! Paldies! Priecīgs svētkus! Jums arī! Veselību! Veselīgi domājoši svētki, jā. Drīzumā būs vēlēšanas, par ko balsosiet? Neteikšu. Kāpēc? Es nedzirdu. Labi, varbūt bišku padējojam? Nav, padējojam. Ko jūs te labi darat? Dzeram alu. Gaidam salūtu. Nē, mēs gaidam salūtu, mēs nedzeram alu. Kam tas salus? Fikvas. Mēs nesam vienkārši. Labi, tad mēs pa jaunu. Mammai daudz laimes dzimšanas dienā. Šodien viņai paliek, es nezinu, kaut kāds 57 gadu laikam. Jā, 57 gadu. Tieši tāpat, kā Madonnai. Sveicināt. Sveiki. Ko jūs šeit darat? Gaidam salūtu. Sveicam Rīgas svētkos. Kas jums glāzīties? Abolsula. Jā, un vēl kas ir pats svarīgākais, ko neviens Latvijā nemaz arī varbūt īsti arī nezin. Madonnai tikpat daudz paliek. Jā. Cik Rīgai kādu šodien paliek? Tu zini? Es zinu, jā. Pagaid, man tagad baigais pārsteigums mums visiem ir. Es nevaru piedodiet. Jā. Mani grib nointervēt tagad. Zīmīt otrādi ir. Uz, lai es viņu labāk redzētu. Jā. Jā, vislabu. Mammai nezini, cik Madonnai? Madonnai tikpat daudz, cik manai mammai ir. Viņa vienā dienā. Vai tava mamma ir Madonna? Viņa mamma ir dzimusi vienā dienā ar Madonnu, vienā dienā, vienā mēnesī. Vienā dienā piedzimuši. Vai viņa ar mūziku nenodarbojas arī? Diemžēl nē. Draugi, labs garas stāvoklis un svaigas piestāv Abolsula. Pavadīt
kvalitatīvu laiku ar savu ģimeni, draugiem. Tuvākajiem cilvēkiem. Jā. Mīlēt un nodarboties ar mīlestību. Jūs jau nodarbojaties, ja? Jā, jo mēs mīlam vienu otru. Un kā jūs nodarbojaties ar to? Mīlot vienu otru. Kāds? Varat parādīt, lūdzu? Tā. Dārgie ceļa nodokļi, pensijas, skolotāju algas. Re, kur viņas ir? Dombrovskā alga. Ko vēl te spridzina? Salūdu? Jā. Mūsu nodokļi. Pašvaldība naudu. Vēl? Visu, ko nevajag. Vajag. Jā. Mūsu nodokļus. Jūsu nodokļus, jā? Es tikai stāvēju, lai smuki izskatītos. Skatieties EDR TV. Un redzēt alkoholu. Un tagad padzerieties, jā? Priekā. Kā jums salūdz? Juris. Es māstēšu. Привет! Paldies par skaistiem Rīgas svētkiem. S praisninkam вас, господа. Sveiciens visiem svētkos! Viss ir labi. Rīgas ir besta. Čau! Vai tas salūds beidzās? Laivie! Kas man jāsaka? Jautājums. Priecīgs visiem Rīgas svētku! Džek, es nopietni skatos jūsu filmas, es biju uz kino Suns, jā, laikam saucās, vai šī filma pa pirmo? Halo! Kā, šodien foršāki vai vakar bija foršāki? Nu, šodien bija ideāli. Jā, ar ko atšķīrās vispār? Bija salūts un atradām otro pusīti, vēl vienu. Jūs? Jā. Jums tagad ir divas draudzenes? Divas draudzenes, jā. Un tagad bija super, aizgājām, aliņu iedzērām. Turpina to, ko jūs darat, es jums arī skatos Instagramā, pēc jums veicās nopietni. Kā vispār kā cilvēks šodien agresīvi nav? Viss kārtībā. Ar divām meitenēm tu viens? Jā. Un pēc tam izvizinājām bērnus. Uz kā? Ar moci. Jā, izvizināju. Tā. Pēc aliņa? Nē, aliņu biju pēc tam dzērām vakarā. Ar bērniem? Nē, bērniem aliņu nedrīkst dot. Tas ir pilnīgi izslēgts. Pasakiet to lūdzu skatītājiem. Visiem labi atpūsties, te izbaudīt Rīgas atmosfēru un būt visiem kopā ar ģimenēm. Ja bērni klausās un vecāki, lūdzu vecāki, darat tā. Bērniem lūdzu prom no tā, kur jūs atrodaties. Labāk, lai bērni spēlējās savā laukumiņā. Bet jūs varat svinēt tos svētkus, jo bērniem, tur, kur pieaugušie ir, tur labāk viņiem nebūtu. Kā jums svētki šodien? Можно по-русски. А jūs latviski ne, vispār? Не, латвийский saprot, jā, но... Slikti sanāk, jā? Jā. Lai jums labi svētki. I'm a soldier, soldier, soldier. Ašņari, degtīnas, keipienas, donas. Labs garstāvoklis. Lai tauta. Nē, lai ir tauta. Rekur šitās jau rekur laikam Spice pīpē, vai ne? Spice, jā? Vai ne? Spice. Rāda Spice šitā te. Nepīpēt Spice? Būt laimīgam, smaidīgam un lai viss būtu labi. Tad būs svētki izdevušies. Un pašam un citiem arī. Čau, mam. Mamma zina, kad pīpē? Jā. Ko viņi saka par to? Izpūd dūms caur nāsi. Lai beidzu. Smaidīgs, nevajag raudāt, un taisni, skaisti, priecīgam un svētīgam cilvēkam būt. Laba kompānija. Laba kompānija, tā ir viena lieta, jā. Pagaid, bet viņai divas vēl. Cigaretes vajadzīgs, ne? Lai izdotos visu. Var izdzīvot bez viņiem. 36 gadus esmu arī nusēdis cietumā. 5 gadus, kad es dzīvoju Kalcē Milā, es nedzēru. Kā bija slikti vai labi? Labi. Mēnesi laikā tas bija labi, ka es puslītīgo pudelīti vēl viņu tikai izdzēru. No 9 gadiem 46 dienas esmu skaidrā. Jau. To es nelepojos. Tik tiešām es nelepojos. Jā, laba kompānija, alkohols. Kāpēc alkohols?
Lai būtu labs noskaņojums. Šodien es no 10 malu dzeru. Man galva sāp. Jā. Trešā lieta, no? To nedrīkst teikt. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir mikrofons un te ir kamera. Nu, mēs jau... Tu esi labais. Mīļāmies mēs arī. Es te ilgi būšu. Es tev attičāju, te ir kamera un mikrofons un cilvēki, ar kuri grib runāt. Jā. Labvakar. Labi. Kā jums labi iet? Par-ruski, pažalst. Es latviski nē, jā? Small. Bijām aizbraukuši. Jā, droši. Sēžaties. Vēl viss, vienkārši kompānija. Tev pa vidu jāapsēst, vai tu pa vidu? Ну как вообще празднику? Нормально. Да. Как вот... Процветает, молодцы. Содружество народа. Radīs. EDR TV. Labi. Kas tas ir? Mēs dzer jau 6. dienu. Priekš kam? Patīk. Dzer. Jā. Un? Nu, tas atceries un ko tālāk dari? Ai, viņa pateiks. Nē, labāk viņa nesaka. Es jau visu kaut ko daru. Jā. Какие 3 вещи нужны, чтобы празднику удался? В принципе, дружба, любовь и понимание. Alkohols, Jā, seks un sievietes. Kāpēc sievietes? Man patīk. Tev seks ar sievietēm vai... Gan tā, kā kur reizi. Jā, tas... Man Mikiņš patīk. Kas ir Mikiņš? Tālīdz 87. Kas? Tālīdz 87. Viņš dzīvo. Mikiņš tur jums... Tu viņam var kaut ko... Tu viņam varbūt var kaut ko novēlēt? Jā, Mikiņ, es tev mīlu, es tev gribu, un man no tevīm būs bērns. Я хочу, чтобы поменьше было плохого, а на всю катушку все 100% было только хорошее. Для всех касается. Viņš jau 5 reizes ir beidzis mani. Jā? Šo te, bet alkoholu nedrīkst dzert, ka tu esi stāvoklī? It kā nē, bet es vēl nezinu, netaisīju testu. Un jā, tu uztaisīsi testu un... Tas būs tikai 13. septembrī. Tā tu taisīsi testu? Jā. Kāpēc? Manā dzimšanas dienā. Tā būs mana dzimšanas diena. Un tad tu nopirksi... Testu, jā, un tad es zināšu, esmu stāvoklī vai nē. Es jums skatītājiem novēlu, lai jums būtu laimīga diena, laika ziņas nekļūdās un... Чтоб всегда стояла. Lai vienmēr stāvētu. Kas tieši lai stāvētu? Kas kuram? Kā mikrofons? Kā mikrofons vienmēr stāv. Ja nestāv, tad paņem вибратор. Можете как бы чуть-чуть что-нибудь как на барабанах, что-то бабам? Да, хорошо. Давайте. Mikiņ, es tev mīlu un es tev gribu. Lai 6. reizi, jā, viņš? Jā, beigtu mani. Paņu basu, tad būs bērns. EDR TV? Sapņi piepildās. Draugos varbūt tev var atrast? Var. Sinti Upman, Melnā pērle. Un cik tev ir gadi? 22. Jā, skatieties EDR TV un neiet pie friziera, tas ir galvenais. Nē, nopietni. Lai fani man raksta uz manu dzīvokli Tallinas ielā 87 dzīvoklis 3. Ja nevar atrast, tad Bārdziņa ielā 2. Mikiņš nebūs dusmīgs? Viņš ir dirst. Bērns tam mans. Nu, bet viņš ir tad nav vajadzīgs tēvs? Es jau nolaidu pa kreisi. Tev jau varbūt tas nebūs Mikiņš tēvs? Tu jau manīs. Interesanta meitene tu esi. Es zinu, visi tā domā. Gaidiet mani, jā. Septembrī ar puķiem. Un dar šmigu pudeli rokā. Mikiņam. Un skatītājiem. Vajag nobeigt raidījumu. Jums vienkārši pasakiet kaut ko nobeigumā raidījumam, jā? Ņemiet. Pasakiet, raidījumu beigas tagad. Rīga ir skaistāka pilsēta un viskaistākās meitenes dzīvo Rīgā. Jā, pasakiet, skaties EDR TV. Vēl kāpēc? EDR TV. EDR. EDR, jā. Un jāskatās EDR TV.